Liepājas ebreju kapsēta ir piemiņas un sēru vieta. Tā pastāv jau kopš pirmskara laikiem, bet pēc holokausta ieguva jaunu nozīmi. Šeit atrodas piemiņas siena ar noslepkavotu Liepājas ebreju vārdiem, kas tika uzradīta 2004. gadā, lai saglabātu piemiņas par holokausta upuriem. Tāpat šeit ir piemiņas akmens, kas uzradīts 1993. gadā par godu ebrejiem, kuri gāja bojā Otrais pasaules kara. Atsevišķas brāļu kapu vietas ir veltītas ebreju karavīriem, kuri cīnījās par Latvijas neatkarību 1918–19. gadā, kā arī tiem, kuri Otrajā pasaules kara laikā cīnījās pret nacistiem. Pirms kara šeit atrodas Liepāja Horolo sinagoga, lielākais ebreju lūgšanas nams pilsētā. Tā bija ebreju kopienas garīgas dzīves centrs, bet pēc Latvijas okupācijas 1941. gadā jūlijā nacisti to iznīcināja. Sinagoga tika nodedzināta, un tās draudzes locekļi kļuva par pirmajiem holokausta upuriem Liepājā. Šobrīd šajā vietā ir uzstādīta piemiņas plakse, kas atgādina par to, ka šeit kādreiz skanēja lūgšanas, līdz karš visu izmainīja uz visiem laikiem. Nacisti saka masveida ebreju slepkavības Liepājā jau pirmais okupācijas dienas. Viens no šādiem notikumiem notika pie Bakas. Šeit Bakas teritorijā kara pirmais dienas tika nošauti ebreji. Šobrīd šajā vietā atrodas piemiņas plakse, kas atgādina par upuriem, kuri šeit gāja bojā tikai tāpēc, ka bija ebreji. Šīs parks ir viena no pirmajām masveida ebreju slepkavību vietām Liepājā. Okupācijas sākumā šeit tika atvesti un nogalināti ebreji, un viņi tika atglabāti šajā vietā. Vēlāk viņu mirstīgas atliekas tika parabēdīgas ebreju kapos un centrālajos kapos. Mūsdienas Raņa parka ir uzstādīts piemiņas akmens, kas atgādina par pirmajiem holokausta upuriem Liepājā. Otrajā pasaules kara laikā nacisti izmantoja šo ēku kā pagaidu ieslodzījuma vietu ebrejiem. Šeit tika ieslodzīti simtiem cilvēku pirms viņus aizveda uz ķēdes kapam, kur viņus nošava. Šī vieta kļuva par pēdējo patvērumu daudziem cilvēkiem, pirms viņa tika nolemti nāvei. Mūsdienas bijušais sieviešu cietums kalpo kā atgādinājums par šiem traģiskiem notikumiem. 1942. gadā Liepājā tika izveidots geto, atsevišķs rajons, kura bija ieslodzīti visi pilsētas palikuši ebreji. Viņam bija jādzīvo necilvēcīgos apstākļos bez pietikamas pārtikas un medicīniskas aprūpes. Geto pastāvēja līdz 1943. gada oktobrim, kad tā ieslodzītos nosūtīja uz koncentrācijas nometnēm vai nogalināja. Mūsdienas Liepājas geto vietā ir uzstādīts piemiņas akmens, kas godina visus, kuri tur bija ieslodzīti. Holokausta laikā šīs laukums kļuva par vienu no biedējošākajām vietām Liepājā. Šeit tika savākti tūkstošiem ebreju, kuri pēc tam tika nosūtīti uz piespiedu darbiem vai nogalināti. Šī vieta bija, kur cilvēki zaudēja pēdējās cerības, kur viņi atvadījās no saviem mīļajiem, gaidot savu likteni. Šobrīd šī vieta klusuma stāsta par pagatnes šausmām. Šajā mājā Otrā pasaules kara laika 11 ebreji atrada patvērumu. Viņus izglāba Johanna un Roberts Sedoli, parasti cilvēki, kuri riskējot ar savu dzīvību slēpa viņus pagraba no 1943. gada līdz kara beigām. Viņi dzīvoja tieši nacistu acu priekšā, ēka, kura atradas vecu maiznīca. Katrs neuzmanīgs troksnis varēja izraisīt atklāšanu un nāvi, bet Sedoli neatteicās no palīdzības un pateicoties viņiem 11 cilvēki izdzīvoja. Par šo varendarbību Izraela viņiem piešķīra goda nosaukumu taisnīgi starp tautām. Šodien uz šīs ēkas ir uzstādīta piemiņas plāksne, lai neviens neaizmirstu viņu varonību.